Šodien es gribu jums pastāstīt par to, kā var nobatikot audumus. Audumu krāsošanai izmanto gan dabīgās krāsas, gan mākslīgās krāsas. Var izmantot gan vienu krāsu vai vairākas krāsas. Un batikas ideja ir tā, ka ar dažādu priekšmetu vai aukliņu palīdzību tiek nosiets audums un tajā vietā tā krāsa neieplūst. Un tādā veidā veidojas kāds noteikts vai mazāk noteikts raksts. Iepriekš tātad, lai strādātu ar batikas tehniku, pirmām kārtām audumu noteikti ir jāizmazgā. Tāpēc šie audumi, ar kuriem mēs šodien strādāsim, viņi ir iepriekš izmazgāti, lai labāk iesūktos krāsa. Tas ir viens no tādiem galvenajiem noteikumiem. Un kā jebkurā krāsošanas tehnikā, piemēram, krāsojot vilnu, lai nostiprinātos krāsa audumā, ir vajadzīgs etiķis. Tad krāsojot kokvilnas audumus, lai nostiprinātu krāsu audumā, ir vajadzīgs sāls. Tas nozīmē, ka mēs to audumu krāsojam tādā krāsainā sālsūdenī. Krāsošana notiek apmēram pusstundu, bet tas arī ir atkarīgs no krāsas intensitātes, kas ir vajadzīgs audumu krāsojot. Un parasti, kad batiko tos nosietos audumus, pēc krāsošanas atstāja izžūt. Un tikai tad, kad viņi ir pilnīgi sausi, tikai tad jau attinu vaļā, nosien visas aukliņas vai nosien visus tos koka dēlīšus un jau sausu audumu pēc tam gludina un atbilstoši piegrieznēm, kas ir paredzēts jau tam tērpam, tātad griež ārā un šuj kopā un veido izstrādājumu.